Tas zaļais kurs, kas mums ir uzspiests uz tādas no Eiropas Savienības, un man ir tādas spilgti piemēri, ko mums tagad lauksaimniekiem uzspiež atstāt šīs dabīgās pļavas, mitrājus. Apmēram tā, ja jums Rīgā ir dzīvoklis, jums uzspiež, kad jūs no šīs vienas istabas izvāksieties, jo tur dzīvo skudras. Un, lai būtu tāda daudzveidība pilsētā, jūs šajā vienā istabā nevarat iet, un tur šīs skudras varēs dzīvot. Principā no 3 istabu dzīvokļu jūs pārceļaties uz 2 istabu. Un šādas platības mūsu lauksaimniekiem ir pietiekami daudz, kas tiek atņemtas, kad mums ir jāpild šī zaļā kursa prasības, un uzreiz mēs atkal kļūstam mazāk konkurētspējīgi, mazāk varam saražot. Tikai atsaucoties uz kaut kādām regulām, uz kaut kādām prasībām no Eiropas Savienības, es domāju, tas nav pareizi.